Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot panakotu. Par to dzirdējis ir ik viens, bet vai zināji, ka to pagatavot ir elementāri? Paldies Elzijai Ozo un Danielai Zviedrānei par ieteikumu gatavot panakotu. Tev vajadzēs 2 steikarotas želatīna, 50 ml piena, 400 ml saldo krējumu, 60 g cukura un vaniļu. Es izmantoju vaniļas pastu, bet var izmantot vaniļas ekstraktu vai vaniļas pākstu, ko vien vēlies. Sāc ar to, ka samaisi pienu ar želatīnu. Želatīnam ļauj uzbriest vismaz 10 minūtes, līdz tas uzsūcis visu pienu un kļuvis biezs. Tad katliņā lej saldo krējumu un cukuru. Pievieno arī izvēlēto vaniļu. Tad tam ļauj uzvārīties. Esi uzmanīgs, jo līdz ko saldais krējums sāks vārīties, tas sāks celties augšup un var pāriet pāri katla maliņām. Kad tas sāk vārīties, to sāc maisīt un pievieno želatīnu. Maisi līdz želatīns izkusīs, tas neaizņems daudz laika. Lai masu vieglāk ieliet formiņās, es to ieleju mērtraukā. Vēl karstu masu es pildu formiņās. No šī daudzuma tev sanāks 4 standarta trauciņi. Kad panakotas atdzisušas līdz istabas temperatūrai, es tās apklāju ar plēvi un lieku leduskapī. Leduskapī tās atstāju līdz saracēšas, apmēram 2 stundas. Un lūk arī panakota. Man to patīk pasteigt ar svaigām ogām vai ogu mērci. Paldies, ka skatījies šo video. Neaizmirst iekomentēt, kādu receptu vēlētos redzēt manā nākamajā video. Atā līdz nākamajam video!